Sporta svētki ir aizritējuši. Saulaina un brīnišķīga šī vasara un piesātināta ar dažādām aktivitātēm. Sarunāsimies ar Valdi Padomu, sporta centra vadītāju, un jautāsim, kā tad gāja Mītava Open, cik komandas piedalījās, kāda bija atmosfēra. Labvakar. Kā jau tu teici, ir svētki aizritējuši un es domāju ļoti veiksmīgi. Manā izpratnē šie sporta svētki bija no visapmeklētākie pēdējā laikā, kādi ir bijuši pie mums. Gan dalībnieku ziņā, gan skatītāju ziņā, jo arī laiks bija ļoti labs. Runājot par dalībnieku skaitu, diezgan daudz komandas bija, necerēti daudz komandas bija strītbolā. Bija 13 komandas pludmales volejbolā, 16 komandas, kur visu dienu risinājās visādas aktivitātes pludmalē. Paralēli futbolam, centrālajam notikumam, kas mums bija Mītava, futbols Mītavas. Un arī bija diezgan daudz komandas, 22 komandas bija. Un ļoti labi bija apmeklēti no mūsu komandām. Un labi arī startēja mūsu puiši samērā labi. Vai tur bija daudzas arī aizkrauklas komandas vai tikai no apkārtnes? Jā, vairākas bija no aizkrauklas komandas, un mūsu vislabāk veicās mūsu puišiem, vietējiem puišiem, un arī prieks par to, ka diezgan labi rezultāti, un ar līderiem tie, kas vinnēja, diezgan līdzīgi nospēlēja, un pie labas veiksmes arī varēja būt pirmie mūsējie. Viņiem jāstartē arī kaut kur tālāk vai nē? Cik es zinu, runājot ar puišiem, kad viņi arī turpmāk piedalīsies citos posmos arī un centīsies varbūt arī kādu posmu vinnēt. Skaidrs. Kā tu pats vērtē visus šos svētkus, dalībnieku daudz vai tikai aizkrauklieši vai arī, teiksim, pludmales volejbolā vai strītbolā arī no tuvākās apkārtnes kāds ieradās? Dalībnieki bija arī no visām, no tālām vietām, arī no Lietuvas brauca strītbolā spēlēt. Tad jau starptautiskie sporta svētki? Starptautiskas. Futbola arī bija vairākas komandas no Lietuvas. Un pludmales volejbolā arī no Jēkabpils, no Madonas, no Ogres rajona arī daudzas komandas bija. Un arī ļoti daudz piedalījās aktivitātēs ģimenes. 15 ģimene komandas piedalījās, kas norisinās pludmalē un vecāki ar bērniem. Un visu dienu bija iespēja izmantot piepūšamās atrakcijas bērniem un visu dienu cilvēki izbaudīja to dienu, jo bija ļoti jauka diena. Jā, brīnums, ka pēc tām lielajām lietavām pēkšņi bija saulaina, silta, forša diena un viss norisinājās labi. Kā ar kultūras programmu, ar balli, kā tur klājās vai daudz apmeklētāju? Jā, balli arī necerēti, bija ļoti daudz apmeklētāju, negaidīti. Un līdz vēlam vakaram, naktī, cik es zinu, bija daudz cilvēki, gan dejoja, gan arī atpūtās, klausījās mūziku un arī pie reizes kultūras pasākumus un sporta pasākumus. Tas, es domāju, iedzīvotājiem arī patika. Kā Mītava Open organizatori vērtēja, vai aizkraukla viņus uzņēma gana labi? Nē, es domāju, un cik es runāju ar viņiem, viņi ir sajūsmā, ka viņiem ir paticis un arī vieta un arī laiks, viss bija līmenī norganizēts, arī bija viss līmenī. Arī no viņu puses bija ļoti labi viss norganizēts un viss gāja kā plānots. Vai ir ieceras, ka vēl kādreiz šāds Mītavas posms varētu notikt aizkrauklē? Pie tā mēs strādāsim un cerams, ka kādreiz arī vēlreiz pie mums atgriezīsies tas posms un varbūt arī varētu kā tradīcija būt, ka kāds posms notiek pie mums. Runājot vēl, kad arī bija daudz skrējēji mums negaidīti, arī skrējām pa pilsētu, kā jau bija iedibināts vasaras sākumā, un cilvēki jau ir pieraduši un arī nāca un skrēja un piedalījās, ap 40 pāri dalībnieki bija. Skriešana jau ir tagad kļuvusi par tādu diezgan lielu aktualitāti pēc tam, kad tika norganizēts šis pusmaratons un daudzas citas aktivitātes cilvēki sarosījušies. Jā, tā ir sarosījušies un varbūt būtu tie skrēja vēl vairāk,
Tādēļ, ka tie, kas piedalās futbolā, basketbolā, florbolā, viņi arī būtu skrējuši varbūt, bet viņi uz visām pusēm arī viņi nevar paspēt. Un ļoti labi arī pirmo reizi, kā mēs eksperimentāli mēģinājām, šogad bija florbols un arī ļoti labas atsaucības no dalībniekiem, kad jaunais laukums, kas ir uzcelts pie Arotas skolas, arī ir ļoti labi, kad uz tā var spēlēt, un arī turpmāk mēs tur organizēsim sacensības. Un florbolā bija 8 komandas. 8. Tā kopsumā var saprast, ka tu pats esi apmierināts ar sporta svētkiem un saki, ka tie ir izdevušies. Jā, protams, esam apmierināti, un paldies, protams, pie kā kas bija cilvēki iesaistīti, kas pie visa darbojās, ļoti liela komanda, gan kultūras darbinieki, sporta darbinieki un visi pārējie, kas atbalstīja, arī daudz atbalstītāji bija, kas šo pasākumu atbalstīja. Nu, paldies par jaukajiem sporta svētkiem, un es ceru, ka Mītavas organizatori, tāpat kā daudzi citi, kas ierodas aizkrauklē un rīko pasākums stadionā, teiks to pašu, ka tas ir viens no skaistākajiem, ja ne pats skaistākais stadions Latvijā, jo pati daba ir Daugavas tuvums, nodrošina to, ka atmosfēra ir tiešām lieliska, kas bija arī mūsu sporta svētkos. Dosimies uz stadionu un baudīsim citus sporta pasākumus visu aktīvo sezonu. Labas rītas! Labrīt, dobru jūtra. Šodien jāsaka ir daudzās valodās un būs jārunā ne tikai latviešu valodā, jo, kā saka, pagājuši 5 gadu mēs iestartējam 6. gadā ar Mītava Open, un Mītava Open ir palicis starptautisks, tāpēc arī šodien būs, kā saka, jārunā vairākās valodās. Un kā mēs zinām, ja mēs Mītava Open katru gadu turnīru sākām ar vārdiem, ka šis ir amatieru futbola turnīrs, tad jāsaka godīgi, ka no amatieriem mēs pārējām jaunā līgā, mini futbols, kurā piedalās arī, teiksim godīgi, jau profesionāļi. Un jāsaka, šodien ir tas prieks un laime, kad pateicoties labajam laikam, ko mēs esam sagādājuši mini futbola turnīram, jūs varēsiet baudīt futbolu uz ļoti skaista laukuma, ko es organizējuši mums aizkrauklis futbola mīļi, un es domāju arī ar Domas palīdzību. Un tāpēc Leonam Līdinam mēs teiksim lielu paldies. Lielu paldies. Veicināšanu balva. Jā, paldies par to. Arī Domas priekšsēdētājiem. Varbūt dosim vārdu. Vārdu un arī pie viena pateiksim laukuma saimniekam lielu paldies, kur viņš palika, gan es neredzu. Jā, Valdis, kur viņš palika. Kamēr Valdis nāk, tikmēr Domas priekšsēdētājs arī pāris vārdus. Labrīt, labdien, aiztrauklī. Mums arī patiesi prieks redzēt visus pie sevis un arī priecājamies par šo labo laiku, kas kopīgi ar jums būs noorganizēts un turēsies tuvākās nedēļas stabili Latvijā, ko mēs visi sen esam pelnījuši, tāpat kā mēs esam sen pelnījuši Mītava Open pie mums. Mēs esam ļoti priecīgi, jo te ir vislabākais stadions, vislabākā vieta, vislabākie skati un vislabākās uzvaras jācer būs. Un mēs ceram, ka šī sadarbība nav pirmo reizi, ka tā turpināsies, jo šodien visi būs labas iespējas, labas panākums, gandarījumu, prieku. Un tikai rīt no rīta pēc balvas, kas būs šeit pat, dosies laimīgi māju. Lai visiem veicās! Paldies! Tas nozīmē, ka futbolisti, kas ir atbraukuši pat arī no Liepājas, no Lietuvas, viņi var nesteigties mājās pēc futbola turnīra, viņi paliek šeit. Iznāca ir vietējās meitenes un tikai pēc tam nākamā rītā brauc projām. Jāsaka godīgi, ka šogad arī futbolisti droši vien paši to zina, bet cilvēki, kas ir atbraukuši tribīnēs un kas ir līdz, nezinu to, ka ir mainījies reglaments ne tikai spēlētāju skaita ziņā, kas ir uz laukuma, bet arī vārti palikuši ir mazāki. Un kā mēs redzam, laukums šogad ir sadalīts savādāk nekā mēs esam pieraduši to redzēt iepriekšējos gadus. Tas saistīts ir ar Eiropu, kā es teicu, ar Eiropas, kā saka, noteikumiem, jā, uzvarētāju komandai, kas brauks uz Izraēlu, ko mēs arī apsveiksim. Un šodien mēs zinām, ka 3 laukumi. Es gribēju uzreiz pateikt, ka pirmais laukums futbolistiem jāzina vienmēr, tas būs, ja jūs skatāties šobrīd uz mūsu mazo skatuvi, būs kreisajā pusē pirmais laukums, tuvāk upei otrais, un trešais laukums arī tuvāk upei, bet jau labajā pusē. Un viens tukšais laukums, kas ir tuvāk pie tribīniem labajā pusē, tas ir iesildīšanās laukums. Principā dosim vārdu turnīru galvenajam tiesnesam Marikam Ķērem.
Jo tu par tiem profesionāļiem mazliet sabiedrē, bet ir tā, ka virslīga, kuriem ir kontrakts, viņi 2 gadus tik un tā nevar piedalīties, tā kā nav tik traki nebiedē cilvēks. Tas bija dievēt. Jā, labrīt visiem. Nu tā tam tiešām arī ir. Profesionāļi mums nevar spēlēt. Es atļaušos palabot. Drīkst spēlēt amatieri un drīkst spēlēt izbijušie profesionāļi, kas vairs nav profesionāļi. Vārds izbijušie vienalga, viņi ir profesionāļi. Jā. Attieksmē noteikti. Viss daudz mums ir mainījies, bet viena lieta mums nemainās, kas ir tiesāšana, jo tāpat mēs prasām fair play no komandām attiecībā gan pret pretinieku, savam komandas biedriem un, protams, skatītājiem un tiesnešiem. Vēl es gribētu pateikt, ka sakarā ar to, ka mums ieskaits punktus iegūs visas komandas, šogad mums arī tādas izmaiņas ir, ja? Tad tās izslēgšanas spēles mums ir mazliet sarežģītākas nekā parasti. Tādēļ sekojiet vienkārši līdzi un būs pie tāpeles būs izlikts un mēģināšu informēt pēc iespējas operatīvāk, bet nebūs tas tā, kā uzreiz, kas zinās. Pie tevis jā, tas būs gaids. Gaidāmais tiksim galā. Šodien orkomitejas teltīgā, kas par saka, un šodien ir liels prieks, kad mūs atbalsta arī Anatolijas Kreipāns, kā jau pirmo turnīru patrons, un viņš ir atrads laiku komentēt ne tikai pasaules kausu, bet arī mūsu lielisko minifutbola turnīru. Anatolija, vārds tev. Labrīt visiem. Patiesībā jums ļoti paveicās, ka tas viss notiek Brazīlijā, nevis kaut kur citur. Un ka to var apvienot. Pretējā gadījumā viņam ir ļaunāk, bet būtu grūti ar mani vienoties par kaut ko. Bet, ja nopietni, tad es neko garāk arī negribu teikt. Priekš vienkārši, lai izdodas kārtējā sezona, pirmā īpašā sezona, kur uzvarētājs pārstāvēs Latviju Eiropā. Un mums ir liels prieks, ka mums pirmo reizi 3 ārzemju komandas, pieteikšās 3 komandas no Lietuvas. Un jo interesantāk, un cerams, ka nākamajos posmos būs gan vēl vairāk komandu, gan es tā pieļauju, ka daži nogaida, kā tas izskatīsies tagad. Pirmo reizi. Tas jaunais modelis, tie mazie handbola vārti, kā te tagad būs. Viss būs kā vienmēr labi. Paldies, и как Анатолий тeica, я еще пару слов по-русски скажу. Спасибо большое командам, которые приехали с Литвы. В этом году этот турнир интернациональный, и уже на первый отбор приехали 3 команды из Литвы. Ачу вам, спасибо большое. И продолжаем. И да, спасибо, мы уже видим, вы разогреваетесь. И если какие-то вопросы у кого-то, вы подходите к палатке оргкомитета или к главному судью, и все вопросы решим. И сегодня уже, думаю, через пару минут разогреемся, и команды начнут играть. Спасибо всем большое. Un nobeigumā vēl es nepateicu, paldies lielu laukumu saimniekam un šī skaistā stadiona saimniekam. Paldies liels no Mīta Open. Spēlētāji būsim toleranti, nelauzīsim viens otram kājas, fair play. Будем играть fair play, пожалуйста, уважайте друг друга, это спорт и ничего больше. Ура! Ура! Mīta Open 2014 ir atklāta! Aiziet! Tevis dotos, un ja tu mani atraidītu, es tik viegli nepadotos. Ko tu domā? Ko tu vēl domā? Mana filma tev būs kā vēl lomā. Es būšu gaurenis, tu būsi spārē. Ko tu domā? Ko tu vēl domā? Šīs vasaras skaista bez pār.